Tad kā tu vari izīrēt referāļus, nomainīt, pieņemsim, neklikšķinošu referālu uz klikšķinošu referāļu, cerēt, ka tev būs klikšķinošs referāls nākamais, un kā atjaunot, kad tev tuvu beidzās jau termiņš. Tātad, lai izīrētu referāļus, nekāda atšķirība nav, loks jāuzspiež ir uz referāli. Es nevaru rentēt, es varu tikai reizi 7 dienās rentēt savus referāļus, es jau savējos esmu nopirts, bet loks būs ļoti līdzīgs, tāds pats kā, kad es parādīju video, kā pievienot naudu Neoboxā. Vienkārši būs jāizvēlās referāļu skaitlis, cik tu gribi no 1 līdz 100. Tātad, un tā arī notiek referāļu pievienošana. Tātad, lai pieņemsim nomainītu savu referālu, tu skaties un viņš neklikšķina. Tev ir jāiet ir šitajā te logā referālu listi. Uzspiežot šito rogu, kur tur vesels saraksts ir ar maniem referāļiem kopā 200 un tā tālāk. Pieņemsim, šitie te vispār man nav klikšķinājuši. Protams, ka viņi te drīz man izbeigsies, jā. Šitie tie, kurus es jau esmu nomainījis. Labi, nav svarīgi. Pieņemsim, viņš ir klikšķinājis man 1 dienu. Tātad, kā es viņu nomainu? Uzspiežot uz zaļajām bultiņām. Kur ir. Vai tu vēlies apmainīt šito te par 7 centiem? Realitāte ir tāda, ka te ir ilgi un dikti jādomā, vai tas ir tā vērts, jo no viena referāļa jautājums, vai tiešām tu atpelnīs tos savus 7 centus, ņemot vērā pa katru klikšķi tu nopelni 0,05 centus. Tātad, lai no viņa dabūtu apakai šitos 7 centus, ko tu iztērēji pa mainīšanu, tev ir vismaz jābūt drošam, ka viņš tev uzklikšķinās kaut kādas 20 reizes. Tas ir kā minimums, bet viņi te referāļi ir ļoti tā dīvaini klikšķini. Daži man ir uzklikšķinājuši kopā 20 reizes, daži man ir uzklikšķinājuši pa visu mēnesi 8 reizes, bet viņi ir pilnīgi visi klikšķinājuši. Neobox neļauj nevienam neklikšķinošam cilvēkam ilgi palikt, viņi tiek kaut kādu mēnešu laikā izmest ārā un viņi visu laiku vēro statistikas. Tātad viss referāļus, kurus tu nopelni agrāk vai vēlāk noklikšķinās. Kuru dienu viņi klikšķina, tas ir viss atsevišķi, tā kā tev jābūt drošam, ka tev atmaksāsies tie 7 centi. Realitātē, cik es esmu lasījis, it kā nesot vērts to darīt. Ir vienkāršāk tos 7 centus pataupīt un nopirkt vienkārši jaunu referālu klāt piepirkt. Tā kā tā, nezinu, tā ir pašu brīva izvēle, vai tu vēlies tādās lietās investēt vai nē. Kur pieņemsim, man ir, kā es varu atjaunot. Kur var redzēt, man ir visiem maniem referāļiem pēc 4 dienām. Tātad, ņemsim, es te ieklikšķināšu visus savus 100 romantiskos referāļus, kuriem drīz beigsies dienas. Tātad, kā es to daru? Otru lapu neieklikšķināju, tas labi. Tātad, ieklikšķinot pirmos 100, kur ir 4 dienas visiem maniem referāļiem, tad citi 41 reiz, 38 reiz, šitos es arī esmu nomainījis. Pats, protams, es nomainīju pirms es izlasīju informāciju, ka īsti nav vērts viņus mainīt, bet labi tas tā, tātad tu uzspied uz lodziņu. Es vēlos palielināt kontraktu, teiksim tā, līgumu uz 15 dienām, 30, 60, 90, 15 un 240 dienām. Te ir kādas tev atlaides būs. Es vairāk. Tad es izvēlējos 30 dienas. Šitie te visi referāļi, viņiem bija 4 dienas, tagad viņiem ir 34 dienas un man viņi visi ir atjaunoti. Es samaksāju kopā $19 par to, jo, kā jau tur bija rakstīts lodziņā, 5% atlaide, tas bija $1, tātad beigās sanāk, ka man ir lētāk atjaunot jau esošos referāļus nekā vispār nopirkt pilnīgi jaunus. Kā jau es teicu, pirms tam viņi visi klikšķina, kā kuru dienu, bet klikšķina viņi visi, jo Neobox šķiro tos cilvēkus, kas neklikšķina metot ārā. Tas ir arī viss par referāļiem, kā tas viss notiekās. Nākamajā video es apspriedīšu, vai ir jēgas upgradeot uz zelta kontu, jo zelta kontā mainās spēles noteikumi, tev vairs tā nedod pa brīvu referāļus, kā tev dod standarta kontā. Bet atkal tu vari uzturēt līdz 2000 referāļiem, bet pa viņiem tur ir bišķiņ jācīnās, tā teikt. Bet to visu es izskaidrošu nākamajā video.